Sveiciens visiem! Ja man jautā, lai burtiski pāris vārdos pasaku, ar ko es nodarbojos, tad man pašai visvieglāk būtu pateikt, ka es atbalstu cilvēkus darbā ar viņu ēnu un traumām, kas savukārt visbiežāk rada apjukumu vai aizdomu pilnus skatienus un tikai vēl vairāk jautājumu. Tāpēc šajā video vēlos strukturēti apskatīt pašus pamatus darbam ar sevi, savu ēnu un emocionālajām traumām, sīkāk paskaidrojot, kas tā ēna tāda ir, kā un kāpēc tā izveidojas, kā arī kā tas viss izpaužas ikdienas dzīvē un cilvēku savstarpējās attiecībās, ietekmējot arī tevi. Un ja tevi interesē tēmas, ko apskatu, seko manam kanālam un cilvēku dabai sociālajos tīklos un droši sazinies ar mani, lai risinātu individuālus interesējošos jautājumus. Sākot runāt par ēnu, vispirms jārunā par mūsu psihi. Tas, kā un cik veiksmīgi mēs ejam pa dzīvi, ir vairāk atkarīgs no mūsu zemapziņas kā apziņas. Apziņa atbild par īstermiņa atmiņu, loģisko un kritisko domāšanu, analizēšanas, plānošanas spējām, gribas spēku, koncentrēšanos, un tā ir ļoti svarīga. Tomēr zemapziņa savā kapacitātē un vērienā ir krietni iespaidīgāka par apziņu un glabā visu pārējo. Sākot ar fiziskajām funkcijām, piemēram, sirdsdarbību, elpošanu, gremošanu, visu to, kas notiek automātiski, par ko mums nav apzināti jādomā un tā kā jāpārliecinās, lai mēs elpojam. Beidzot ar ilgtermiņa atmiņu, emocijām, uzskatiem, vērtībām, ieradumiem, radošumu, intuīciju un instinktiem. Zemapziņa glabā un pārvalda visu to, ko pa dzīvi esam iemācījušies, sapratuši, pieņēmuši par īstenību, un tāpat kā ķermeņa funkcijas, šīs atbildes reakcijas nu jau tagad notiek automātiski. Zemapziņai ir vairāki slāņi, sākot ar to, ko tu zini, ka tu zini, piemēram, reizrēķina tabula, valodas, prasme braukt ar velosipēdu. Tās ir tās lietas, ko tu pielieto automātiski autopilotā, un tu vispār jau vairs nepievērs tam uzmanību. Un tāpat tu zini, ko tu nezini, izpētot savu īstermiņa un ilgtermiņa atmiņu. Piemēram, es varu pateikt, ka es zinu latviešu valodu, bet es nezinu itāļu valodu. Bet ir arī tāda zemapziņas sadaļa, kurā glabājas lietas, kuras tu nezini, ka tu nezini, bet kas pastāv. Un tā ir pasaule, kurā pārsvarā dzīvo mūsu traumas, un tajā ir atrodams ļoti daudz nozīmīgas informācijas par mums pašiem, ko mēs vispār neapzināmies, bet kas ļoti tiešā veidā ietekmē visu mūsu dzīvi, jo tā ir daļa no mums. Tā arī ir ēna, jeb ēnas es. To kā jēdzienu radījis analītiskās psiholoģijas pamatlicējs Kārlis Jungs, lai aprakstītu to cilvēka iekšējo aspektu kopumu, emocijas, domas, personības iezīmes, kas dzīves laikā jau ļoti agrīnā vecumā tikušas nepieņemtas, apspiestas un noraidītas. Tātad tās atrodas ēnā un mēs tās neredzam vai nevēlamies redzēt. Darbs ar ēnu tātad ir apzināts process, kurā šie neapzinātie iekšējās personības aspekti tiek pētīti un celti no ēnas gaismā. Šo mūsu daļu integrēšana un ēnas pieņemšana ir būtiska personīgai izaugsmai un veseluma sasniegšanai. Tikai tad cilvēks patiešām zina, kas viņš ir. Un jo vairāk mēs zinām, jo vairāk pazīstam sevi pilnībā, jo veiksmīgāk un laimīgāk būs mūsu dzīve. Kā rodas ēna? Ēna izveidojas bērnībā, socializācijas iespaidā, kad mēs mācāmies orientēties mūsu vidē un kultūras normās, un kopš dzimšanas tā ārējā vide mums sāk mācīt, kas ir labi un kas ir slikti, kas ir pieņemami un kas nav, un visas šīs lietas mēdz atšķirties kultūras, rases, reliģijas un pat tā kā ģimenes ietvaros, kas vienā ģimenē bērnam var būt īpašība, par ko viņu visi slavēs, tad pavisam citā ģimenē tur viņi varbūt par to pat kauninās, piemēram, par humoru izjūtu vai kaut kādu pašpārliecinātību vai skaļumu un tādām lietām. Tā kā bērns ir pilnīgi atkarīgs no pieaugušajiem, jo zīdainis viens nekā nevar izdzīvot, tad nākas pielāgoties vidēji pašsaglabāšanās nolūkos.
Ja savas iekšējās sajūtas, domas un uzskati mazajam cilvēciņam ir pavisam citādāki kā tiem, kas par viņu rūpējas, tad tas, kā mūsu psihe ar situāciju tiek galā, ir neapzināti tādu domu, jūtu un vēlmju apspiešana, kuras tiktu uzskatīts par nepieņemamām. Un bērniņš jau pavisam agrā vecumā saprot tos spēles noteikumus. Ja viņi mani negribēs, es palikšu viens un es neizdzīvošu. Un tāpēc man ir jādara viss un jāpielāgojas, lai es varētu palikt starp viņiem. Un pat, ja tas nozīmē to, ka es nevaru būt es pats, just vai domāt vai teikt to, ko es vēlos. Pat, ja tas nozīmē būt tādam, kā viņi grib, nevis kā es gribu. Būt pieņemtam bērnam ir svarīgākā būt sev pašam, tāpēc tas, kas ir pretrunā ar kaut kādiem sociālajiem nosacījumiem vai vērtībām, tiek iegrūst zemapziņā un kļūst par daļu no ēnas. Es vēlos uzsvērt to, ka ēna ir pilnīgi visiem cilvēkiem un ir absolūti normāla lieta. Tā nepiemīt tikai sliktiem cilvēkiem, psihopātiem vai vēl nezinu kam. Tajā agrīnajā vecumā, kad tā izveidojas, kas ir no ieņemšanas brīža līdz apmēram 7-8 gadu vecumam, bērni dzīvi pieredz gandrīz tikai caur sajūtām. Viņiem vēl nav tādas kognitīvās funkcijas kā mums pieaugušajiem, kas par dzīvi biežāk domā, kā to jūt. Kognitīvā funkcija pilnvērtīgi izstrādājas tikai pēc 8 gadu vecuma, kad mēs pamazām iemācāmies kritisko domāšanu, analizēšanu, racionālo spriestspēju, loģiku un atmiņu uzlabojas un tā tālāk. Un tās visas ir pieaugušajiem raksturīgās prasmes. Tā kā bērnam šādu funkciju vēl trūkst, tad tieši tajā attīstības periodā arī rodas emocionālās traumas, jo bērnam vienkārši nav nekādu resursu, kā tikt galā ar konkrēto situāciju. Kā rodas emocionālās traumas? Vispirms ir ļoti svarīgi saprast, ka zemapziņa pārņem uz sevi kontroli pār jebko, kas traucē apziņai. Šī zemapziņas īpašība savā būtībā ir cilvēka izdzīvošanas pamatmehānisms un labi jau, ka viņi ir. Jo atraut roku no karstas plīts vai aizvērt acis, kad kaut kas tuvojas sejai, mēs jau par to apzināti nedomājam, un tas notiek automātiski. Un to regulē zemapziņa. Diemžēl tieši tikpat automātiski mazs bērniņš, piemēram, kas piedzīvojas smagu vecāku šķiršanos, savā zemapziņā var noglabāt pārliecību, ka visi tie, ko viņš mīl, viņu vienmēr pametīs. Lai arī apzināti viņam par šo pārliecību var nebūt nejausmas. Zemapziņas izdzīvošanas mehānisms strādā uz to, lai izvairītos no nāves un no sāpēm. Ne tikai fiziskām, bet arī emocionālām. Un, lai pasargātu cilvēku no sāpēm, zemapziņa iespiež sevī ne tikai dažādas emocijas un domas un uzskatus, bet dažreiz pat veselas atmiņas, un tās kļūst par to, ko tu nezini, ka tu nezini, bet kas tāpat turpina pastāvēt. Trauma nav tas, kas ar tevi notiek, bet tas, kas notiek tevī iekšā notikuma rezultātā. Bērnam nav kapacitātes sev izskaidrot un saprast, kāpēc lietas ir tādas, kādas viņas ir. Tāpēc spēcīga emocionālā pārdzīvojuma rezultātā, lai garantētu savu izdzīvošanu, notikuma atmiņa tiek disociēta no bērna būtības. Un traumas ietekmē notiek atdalīšanās no autentiskā es, ko sauc arī par dvēseles fragmentāciju. Tā ir pilnīgi dabiska un normāla cilvēka reakcija, tā reaģējam mēs pilnīgi visi. Attiecīgi ir daļa no mums, kas izauga, kamēr citas tā arī palika bērni, jo fragmentācijas laikā atdalītie fragmenti, viņi tā arī paliek iesaldēti savā vecumā un attīstībā traumas rašanās brīdī, un turpmāk tiek noslēpti zemapziņā. Pēc tam mēs paaugamies, kognitīvā funkcija, kā es minēju, attīstās, un mēs spējam racionālāk skatīties uz dzīvi, un tāpēc visa pārējā dzīve pēc tā 7-8 gadu vecuma ir kā atspoguļojums oriģinālajām traumām. Tāpēc risinot emocionālās traumas un problēmas un strādājot ar ēnu, ir jāatgriežas pie problēmas emocionālās saknes, kas vienmēr būs agrajā bērnībā. Darbs ar ēnu pa lielam ir darbs ar iekšējo bērnu. Šis ir tas brīdis, kad kādā varētu sākties iekšējā pretestība, bet pagam, man taču bija laimīga bērnība.
Mani vecāki nešķīrās, visi visus mīlēja, neviens nevienu nesitā un nedzēra. Nu, nevar taču būt, ka visas manas problēmas slēpjas bērnībā. Nu, diemžēl var gan tā būt, tāpēc paskaidrošu par traumu anatomiju vēl drusciņ sīkāk. Pirmkārt, ar emocionālajām traumām saskaras pilnīgi visi. Diemžēl nav tāda bērna pasaulē, kuram nebūtu vispār nekādu traumu. Ir tikai cilvēki, kuri strādā ar sevi un savus bērnus pēc tam audzina citādāk, bet no traumām pilnībā iespējams izbēgt mums diemžēl nav. Un ļoti daudzas traumas rodas periodā, par kuru tikai retiem no mums ir apzinātas atmiņas, kas ir agrīnā bērnība līdz 3 gadu vecumam. Tieši pirmajos 3 dzīves gados cilvēku bērni iegūst 80% no kopējā smadzeņu izmēra, kamēr ķermenītis izaug tikai vēlāk. Turklāt bērna spējas tikt galā ar stresu, un augšana noteikti ir stress, tiek pārbaudīts jau esot mātes vēderā, tāpēc var būt traumas, kas radušās ir vēl pirms dzimšanas, un atmiņas par savu dzīvi pirms dzimšanas jau nu ļoti reti kuram no mums ir, lai arī dzīvi un jūtoši mēs bez šaubām bijām. Otrkārt, mums ir jāsaprot, ka trauma nevienmēr ir kaut kas acīm redzami briesmīgs. Karš, fiziska vardarbība, avārijas, nāves izvarošanas un tā. Trauma var būt arī pieauguša cilvēka acīm ļoti ikdienišķi notikumi, izteiktas frāzes, kas mazajam cilvēkam tomēr bijuši ļoti uztraucoši un sāpīgi un nebūt nemaz nozīmīgi. Un atkal atceramies to, ka maziem bērniem nav mūsu pieaugušo kognitīvo spēju un viņi pasauli jūt, nevis par to domā. Turklāt traumējošas var būt ne tikai lietas, kas notika, bet arī tās, kas nenotika. Lietas, ko pieaugušie nepamanīja, noignorēja, neuzskatīja par svarīgām, bet kas mazajam arī izraisīja sāpes, ar kurām viņš nespēja tikt galā. Un treškārt, atmiņa ļoti veiksmīgi apspiež un glabā traumatiskas atmiņas citādāk kā pārējās atmiņas. Traumas rezultātā notiek ne tikai cilvēka būtības fragmentācija, bet arī pati atmiņa mēdz sadalīties gabalos un zemapziņā noslēpties sadrumstalotā veidā. Bildes vienā vietā, emocijas citā, tad tur smaržas, vārdi un tā tālāk. Un tāpēc dažreiz var būt grūti piekļūt visai atmiņai kopā, bet var piekļūt tikai kaut kādam vienam fragmentam. Arī atsaucot notikumu atmiņā var izlekt tikai kaut kas viens. Vai, piemēram, var neatcerēties kārtīgi notikumu, bet tikai to, kā tu jūties, jo emocijas glabājas vistuvāk zemapziņas virsmai. Apspiestais nepazūd. Tas agri vai vēlu izpaužas uz āru veidos, kādos mēs to vairs nespējam kontrolēt un apspiest. Piemēram, zems pašvērtējums, depresija, gara stāvokļa maiņas, neusticēšanās, intimitātes trūkums, emocionālā nepieejamība, nespēja izveidot mīlošas attiecības, atkarības, destruktīva uzvedība vai impulsivitāte, miega traucējumi, veģetatīvā distonija, trauksme, perfekcionisms un vajadzība pēc kontroles, zems vai tieši otrādi ārkārtīgi augsts libido, fiziskas vai mentālas slimības un tā tālāk. Un pat ja viss iepriekš minētais it kā ir kārtībā, tās apspiestās noliektās būtības daļas tāpat atrod veidus, kā pieklauvēties, un tad ir tie gadījumi, kad it kā man taču viss ir, man viss ir kārtībā, bet es esmu nelaimīgs. Kāpēc es esmu nelaimīgs? Es esmu nenormāls vai, kas ar mani nav kārtībā? Nē, tu neesi nenormāls. Tev vienkārši joprojām ir iekšā kāds, kam ļoti sāp un kas vēlas, lai tu viņu atrodi. Un lai kas arī būtu noticis toreiz bērnībā, viss šajā dzīvē ir maināms ar gribu un mīlestību pret sevi. Nebaidies no savas ēnas, mācies un izgaismo to. Un es būšu tepat.